Sirsnīgs paldies manai darba grupai. Idejas ir vērtīgas, jo oktobra pats sākums ir tas laiks, kad savā kultūras namā pēc 2 gadu pauzes atklāsim kinozāli, bet tajā kinozālē ir jādomā, kādu saturu likt iekšā. Un pats sākums ir pie nosaukuma tapšanas. Mums te radās ideja par kino Saule, iespējams. Saule, ar ko tas mums katram asociējas. Tad, piedomājot pie tā, ka telpai un produktam jaunajam vajadzētu tādu savu ideju un savu saukli, ar kur viņš ietu tautās, mums tas izskatās, ka tā var būt telpa baudai un domai. Ko tad mēs darītu? Noteikti, kā pirmais no darbiem ir sadarboties ar jau esošiem kino guru, tas būtu kino muzejs, kino skola un citi līdzīgi, sekot viņiem visos iespējamos sociālajos tīklos, tātad būt maksimāli informēti par to aktuālo, kas notiek kino lauciņā šobrīd. Tā noteikti būtu sadarbība viesizrādēs, respektīvi dažādi kino festivāli arsenāls Berimožas bērniem, ka viesizrādes tiktu dislokēts arī ārpus galvaspilsētas, kā tas jau šobrīd notiek, un Sigulda varētu pretendēt uz vienu no šīm vietām. Un tad pats galvenais, kas mums jau radās, kā redziet, beigās, iespējams, ar to vajadzēja sākt, ka platforma nebūs tikai kino lietām. Tātad tur notiktu dažādas diskusijas, konferences un uzstāšanās, un tās galvenās jomas varētu būt jau minētais kino un laikmatīgā māksla, laikmatīgā deja, jo tur skatuves tā daļa pieļauj, ka tādas lietas tur varētu notikt. Šādas līdzīgas lietas Siguldas novadā nav, tā kā mēs būtu tādi pirmie racēji. Un tad ar darba grupu izstrādājām tos instrumentus, kā tad šo mūsu ideju ietērt un kas mums būtu pirmie darbi, kas mums būtu jādara. Tātad pieminējām, tā būtu sekošana sev līdzīgajiem, tātad maksimāla informācijas iegūšana. Būtu jātop vienai internetu platformai, kas būtu kā līderis. Mūsuprāt, optimālākais variants būtu, tas būtu mūsu blogs. Iespējams, ka tas ir kultūras namam atsevišķs bloks, zem kur ir viena sadaļa šai atsevišķai telpai. Savu mājaslapu mēs uzskatām, ka tas būtu neliederīgi tērēt savu laiku un resursus tik tomēr ne interaktīvai lietai, un tāpēc blogs ir tāds, kur tu vari video skatīties bildes, izteikt viedokli un dabūt to feedback atpakaļ. Tad noteikti YouTube'ā ievietotu dažādus aizkulisšu video, outsider promo video no pasākumiem, un arī iespējams ļoti patīk tā ideja, ko tad dara sargs, piemēram, bibliotekā. Tad mums būtu arī šādi šodienas aktualitāšu video, piemēram, nezinu, taisam šobrīd ar akadēmijas studentiem lampas, tad parādam to tapšanas gaitu, respektīvi, lai ik viens var sekot līdzi, kā mums tas radošais process līdz telpas atklāšanai ir tapis. Viena sadarbības forma varētu būt ar labiedarbi.lv, kad tiek dot iespēja balsot par vēl tapšanā esošajiem projektiem un tad pretendēt uz finansējumu. Un viena lieta, kas mums patika jau no minētās lektors, apsīts, ka jaunie mēdī ir arī vide. Un mēs saskatām, ka visā pilsētā, arī tuvāk kultūras namam, varētu būt tādi kā vides objekti, kas simbolizē, kas varbūt fascinē un tādu emociju raisa, tātad vides objekti, kas tā kā paskaidro, ko šajā jaunajā telpā varētu redzēt. Un to mēs redzam, ka to mēs caur Twitter talku vai caur Ideju akadēmiju varētu šīs idejas tātad dabūt. Varbūt vēl ir kāds komentārs, ko es nepateicu. Tas šķiet tā kā mūsu idejai viss. Paldies!